Dažas dienas atpakaļ man bija tāda mini reportāža par jaunajiem projektiem, par Rietumkrasta namu. Es tagad eju garām vietai, kurā top jauns dzīvojamais nams Liepājā, Vītola ielā. Būs 43 dzīvoklīši. Un kas ir zīmīgi, ka mēs pieskārāmies tēmai, cik tad īsti maksāja jaunā projekta dzīvokļi gadus 10 atpakaļ. Un jūs man tur kaut kādus piemērus komentārā rakstījāt. Bija dažādi varianti, bet spējat iedomāties, ka dzīvokļus varēja iegādāties zem 1000 eiro kvadrātmetrā. Rietumkrasta nams toreiz gan bija viens no tādiem starta variantā dārgākajiem jaunajiem projektiem, bet pat arī tuvojoties projektu finišām, cenas nedaudz toreiz vēl vairāk pazeminājās, un piemēram 3 istab dzīvokli bez terasēm toreiz Rietumkrasta namā apmēram 16. gadā varēja iegādāties zem 50 000. Apmēram kaut kādi 780 eiro par kvadrātmetru. Jā, tas bija tad. Tas bija 10 gadus atpakaļ. Tagad top redzams, ka jauni nami. Kā jums liekas? Cenas vēl nav publicētas. Pat nams kā tāds nosaukums projektam vēl nav dots. Kā jums liekas šajā Vītola ielā? Uz kādām cenām kvadrātmetrā rēķināties potenciālajiem dzīvokļā pircējiem? Varbūt ierakstiet komentārā, un es domāju, jau pavisam drīz sāksies dzīvokļu rezervācijas. Un tad jau varēsim redzēt, cik tuvu patiesībai esam bijuši. Rakstiet komentārā, par cik Vītola ielas jaunajā namā kvadrātmetra cenā varētu maksāt jaunie dzīvokļi.